tās domas, ko tev veltu, visās puķēs pārvēstos, brīnišķ dārs ap tevis zeltu, grimdam smaržu vīrakos, ja tās ilgas, ko tev sūtu, visās skaņās pārvēstos, saldās dziesmās vīta būtu, tu kā cīruls debešos. Ja ikas sāra, ko raudu, es par tevi vakaros, paliktu par cietu graudu, staigātu tu dimantos. Ja ikas sāra, ko raudu, es par tevi vakaros, staigātu tu dimantos. Lai mēs varētu uz priekšu arī tātad runāt par to, vai mūsu profesija ir Latvijai vajadzīga vai nav vajadzīga, tad kādi zootehniķi šodien ir vajadzīgi, vai viņi būs nākotnē vajadzīgi. Šie jautājumi ir daudz, un tikai tad, ja mums ir kolektīvs, mēs par to varam biedrība, un, protams, Ziedonis Grīslis šodien stāstīs par mūsu biedrību. Mūsu biedrība ir ārkārtīgi, varētu teikt, pašā dīglītī tikai, tāpēc ir jādomā par tās augšanu un attīstību, mums kaut nedaudz iepazīstināt. Labdien! Atļaujiet jūs visus sveikt tādā ļoti nozīmīgā pasākumā, jo pulcēšanās ir viena tāda neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Mācība pētījuma saimniecība. Šodien svinīšu šo. Jā, diemžēl. Par laimi. Tad es domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis jums ņemt arī tādu ļoti aktīvu. Šobrīd ļoti cieši saistīta ar darbu, jo ja šobrīd uzsvars tiek likts uz dzīvnieku iedināšanu, uz pietiekamu barību tieši dzīvniekiem, biogāzi atstājot otrajā plānā, tad šī mēs labsaimniekošana ir tikai un vienīgi caur biogāzi kopība projām spēlē vienu būtisku lomu, ļoti apsaimniekam 2000 hektārus un nodarbojamies ar sēklokopību, kā tas jauks vakars, lai daudz jauku neformālu runu, bet to formālu arī vajag, lai mēs varam nākamajā reizē stāstīt, ka mums ir ļoti labs sadarbības partners Zootehnikas. Paldies! Paldies! Mūsu draugi, visi mūsu mācību spēki, viņi jau mūs redz, jūs nedomājiet, viņi priecājās. Viņi priecājās par to, ka jūs šodien esat sanākuši šeit un ka jūs tiešām sevi uzskatiet par zootehniķiem. Un tas ir labi, jo mums jābūt lepniem par sevi. Tā kā lai mums visiem labi veicās. Paldies! Tā situācija ir tāda, ka apstākļu sagadīšanās dēļ es biju tādā, tā teikt, dibinātāju grupā, un mani kolēģi mani izbīdīja par valdes priekšsēdētāju. Tagad man nākās par to tagad ir kā atskaitīties vai kaut ko teikt par šo te biedrību. Mastīvs, tas ir Andrejs. Tiešām Andrejs, jā. Paldies. Kaimiņiem. Jūsu kaimiņiem. Andersoni, jā? Jā. Andrejs. Vīsta dienas, tādi jūs redzējat vītnes, tās ir viņas salūpēti šeit mūsu kafijas, tā saucamā kafijas paudze, bet nu jau pusdiena paudze, bet nu runa visa ir tava. Un vēl visādas lietas arī šajos vāciņos iekšā šīs dziesmas un viss tas ir Indras darbs. Un es gribētu visu vārdā Indrai pateikties. Protams, sakopēšana bija arī cits darbs, jā.
dāvināt Izrai ziebiņu. Un mēs tev laikam vaļā var skriet. Nu, paldies!